Seiks vai mēģina izvēlēties starp malkas krāsniņu vai granulu? Šajā video iziesim cauri lielākajiem plusiem, lielākajiem mīnusiem abām apkuras iekārtām, un es ceru, ka šis video palīdzēs tev pieņemt pareizo un īsto lēmumu. Sāksim ar pirmo lielo atšķirību. Granulu katlam ir nepieciešama elektrība, malkas krāsnī nav tā nepieciešama. Tas noteikti būs aktuāli vairāk cilvēkiem, kuriem, teiksim, ir lauka īpašumi, kur ir elektrības pārāvumi, un, attiecīgi, ja šis elektrības pārāvums notiek vēsā laikā, un jums nav neviens ģenerators vai kaut kas tam līdzīgs, tad, diemžēl, granulu katlu nevarēs darbināt. Bet malkas krāsns vienmēr strādās, tā nav nepieciešama elektrība. Nākamais, tā kā jau runājām par elektrību, ko tad šī elektrība darbina granulu katlā? Viņa darbina tādu kā ventilatoru. Un šim ventilatoram ir diezgan specifiska skaņa, kas iespējams nav priekš visiem. Ja pērk granulu katlu un liek dzīvojamajās telpās, jārēķinās ar šo te ventilatoru skaņu. Tas ir, protams, ļoti atkarīgs no katra cilvēka, vai tā viņam patīk, vai nē, vai viņš to var izturēt, vai viņam tā traucē. Pretīm malkas krāsns, kurai ventilators nav nepieciešams, ir modeļi, kuriem ir ventilatori. Es ieteiktu skatīties bez ventilatoriem, jo jebkurā gadījumā viņi sildīs pietiekami labi un nevajadzēs elektrību. Protams, malkas krāsns arī izdala savu skaņu, bet parasti tā ir patīkama uguns sprakšķēšana, kas drīzāk ir nomierinoša, nevis traucējoša. Runājām par ventilatoru. Granulu katlos ir daudz vairāk elektronisku detaļu, kas, kā jau mēs visi zinām, viss nolietojās ar laiku, un šīs detaļas kaut kad nolietosies. Tas noteikti nenotiks ļoti ātri, paies kāds laiks, bet jebkurā gadījumā kaut kas saplīsīs, un ar to ir jārēķinās. Ja ir vairākas kustīgas detaļas, tas ir jāņem vērā. Protams, var izvēlēties vai saremontēt pats, vai nopirkt jaunu granulu katlu, bet jebkurā gadījumā tas ir pilnīgi kaut kas savādāks, kā piemēram malkas krāsns, kas vairāk vai mazāk ir mūžīgi, ja viņai seko līdzi. Konkrētajam modelim iekšā ir šamata ķieģeļi, kurus, protams, var nomainīt. Resti arī ir bieza, kur arī var nomainīt. Tur nav nepieciešams pilnīgi nekādas zināšanas. To var izdarīt jebkurš un īsā laika periodā. Tur nekādas problēmas nav. Tas būs tā kā trešais tāds lielākais apsvērums, šīs detaļas, kas ar laiku nolietojās, un tad viņas ir jāapmaina. Tas mums aizved līdz nākamajam secinājumam. Parasti malkas krāsnis vēl ir iespējams nopirkt lietotas. Pa pilnam SS-ā ir vecās jotulu krāsniņas, kā jau iepriekš minēju, viņas ir mūžīgas, kā arī šie modeļi. Granulu katliem situācija ir nedaudz savādāka. Protams, ir piedāvājumi ar lietotiem, bet tie ir nedaudz riskantāki, jo apskatoties uz malkas krāsni, jebkurš sapratīs, kāds ir atlikušais čuguna vai metāla biezums, bet apskatoties uz granulu katlu, grūti pateikt, kura detaļa ir nolietojusies, kura nav, kāds viņam vēl mūžs, un man nebūs tā, ka tu nopirksi, tad atklāsies, ka ir jāremontē, bet šis modelis jau ir izgājis no ierindas, tāpēc detaļas vairs neražo. Šādi te faktori ir jāņem vērā. Bet vairāk vai mazāk jau mūsdienās granulu katli vairs nav tik dārgi, tāpēc varbūt pat tā ir investīcija, ko ieteiktu es pirkt jaunu. Tikmēr malkas krāsnis ir iespēja nopirkt lietotas un būs pilnībā labi. Malkas krāsnis var likt istabas vidū, jo malkas krāsnis gan ir, protams, apkurei, bet tas ir arī kā dizaina elements. Ir modeļi, varbūt šis nebūs labākais piemērs, ko likt istabā pa vidu, bet jebkurā gadījumā tāds variants pastāv. Un ir daudz cilvēku, kas to arī izmanto. Tas ir kā istabas centrālais objekts. Un to nevar dabūt ar granulu katlu. Viņam ir savādāka uzbūve. Šī te atgāzu caurule nāk no apakšas. Un īsti viņš nav paredzēts istabā pa vidu. Protams, būs milzīga arī atšķirība izskatā, kad katli strādās. Šeit stikls ir ievērojami lielāks kā šeit. Un, protams, arī liesma būs ievērojami
tā teikt, skaistāka, varētu teikt, nekā granulu katlam. Vēl kas jāņem vērā ir tieši kontrole. Protams, granulu katlam tā ir vienkārša. Granulu katlam var uzstādīt temperatūru, kādu jūs gribat, bet malkas krāsnī to var noregulēt precīzāk. Iespējams, tas liksies savādi, ka es tā minu, bet jaunākajām malkas krāsnīm ir diezgan labas primārās un sekundārās gaisa padeves, kā tikko viņu pakustina, uzreiz var redzēt izmaiņu liesmā. Tāpēc arī malkas krāsnes var uzkurināt vairāk. Tām ir potenciāls atdot lielāku siltumu. Tikmēr granulu katliem, protams, viņus var noregulēt, bet tas nebūs tik precīzi, cik var noregulēt malkas krāsni ar mūsdienīgām gaisa padeves sistēmām, protams. Bieži vien granulu katlus uzpildīt ir nedaudz sarežģītāk. Jāievēr granulas šajā te caurumā, kas iespējams man ir pavisam vienkārši. Šie te maisi tiek ražoti 15 līdz 17 kg. Teic cilvēkam viņš ir jāatnes, viņš visticamāk jānoliek pie granulu kamīna, tad jāmēģina iebērt. Protams, var ar kaut kādiem trauciņiem mēģināt bērt pa vienam trauciņam, ja cilvēks nevar pacelt šo maisu. Ar malku ir savādāk. Malkas pagals var likt pa vienai, īpaši piepūli, lai paceltu vienu malkas pagalu. Nav vajadzība. Nākamais, ja mēs tikko runājām par tieši malkas vai granulu ievietošanu, tad arī kur glabāt granulas vai malku. Tas ir pilnīgi noteikti svarīga lieta, ko apspriest. Granulas ir jāglabā sausā vietā. To nevar darīt jebkur. Ir jābūt sausai vietai. Jābūt kādai istabai, ko jūs esat atvēlējis tam. Ja tādas nav, tad granulas var sabojāties, sasniegt augstāku mitrumu līmeni. Īsti viņas vairs nevarēs izmantot. Tāpēc ņemiet vērā, vai jums ir vieta, kur glabāt šīs te visas granulas. Vēl viena lieta, ko pats esmu pieredzējis, ir šīs te granulu katlu kļūdas, kas visticamāk notiks. Ir nepieciešams tikai laiks. Un jums viņas vairāk vai mazāk ir jāpārzina. Iespējams, pirms granulu kamīna iegādes jums vajadzētu lūgt kaut kādu īsu instruktāžu, bet ar to visu jums jārēķinās, ka kaut kādi erori būs. To arī var redzēt starp YouTube, ieejot, ierakstot granulu katlu erors. Var redzēt, ka bieži vien skatījumi ir 100 000, kas liecina, ka tas notiks kaut kad arī ar jums. Ja jūs tehniski saprotat, par ko iet runa, domāju, ka šīs te kļūdas nav pārāk sarežģīti atrisināt. Noteikti varbūt var arī piezvanīt tam, kas programmēja granulu katlu pirmajai reizei. Jā, jo granulu katls ir jāieprogrammē. Bet jā, jāņem vērā, kad šīs te kļūdas būs jāatrisina. Un kamēr tās netiks atrisinātas, siltums nebūs. Ar malkas kamīniem ir pavisam savādāk. Un to uzbūve ir ļoti, ļoti vienkārša. Galīgi nekas sarežģīts. Vienīgais, ar ko var būt problēmas, ir vilkme. Bet, principā, ja skurstenis tiek tīrīts regulāri, tad katru reizi, kad jūs iekursiet, jūs zinat, kad malkas krāsnes strādās un viņa sildīs. Vēl viena lieta, ko vajadzētu apskatīt, noteikti ir uzstādīšanas izmaksas. Granulu katlam tās būs pavisam noteikti zemākas, jo ir viena caurule, atgāzes caurule ļoti maza diametra, kur vienkārši vajag izvadīt ārā. Malkas krāsnī ir dūmats, bieži vien gan jāsaka mājās ir dūmadi, vismaz Latvijā, kur krāsnes var pieslēgt, bet ja nav, tad izmaksas būs lielākas uzstādīšanā, ja pilnībā no nulles sākam. Tādā noslēgumā par tieši lietām, kāpēc cilvēki izvēlās vairāk granulu katlus, teikt, ka tā ir tā autonomā darbība. Bet, ko es gribētu minēt, ja jums ļoti patīk šī autonomā lieta granulu katlam, bet tomēr jums daudzas lietas arī patīk no malkas krāsnes, es ieteiktu apskatīties uz siltuma akumulācijas krāsnīm. Tas ir lieliska alternatīva tradicionālai malkas krāsnī un vairāk vai mazāk aizvieto visus lielākos plusus granulu katlam. Tas nozīmē, ka siltums no konkrētās krāsnes būs 8 līdz 12 stundas, ar vienu iekuršanas reizi, kas automātiski ietaupa laiku, tieši tāpat kā granulu katls, nav jākurina tik bieži.
Un, protams, arī kurināmais būs pat lētāks nekā granulu katlam. Milzīgs paldies, ka noskatījies šo video. Ieraksti komentāros savu pieredzi ar granulu katlu vai malkas krāsni. Pastāsti, kas tev patika, kas nē. Lai siltums kadrās mājās, paldies!